Jaunpiens ir pirmais uzturs, ko saņem visi zīdītāji, ieskaitot cilvēkus. Tas ir būtisks jaundzimušā aizsardzībai uzreiz pēc piedzimšanas, veidojot viņa imūnsistēmu. Govs jaunpiens ir noderīgs arī cilvēka organismam. Kolostrum plus apvieno jaunpiena un beta-glikānu derīgās īpašības, lai sniegtu spēcīgu imūnu atbalstu. Govs jaunpiens, kas tiek iegūts pirmajās stundās pēc teļa dzimšanas, ir bagāts ar aktīvām bioloģiskām vielām, kas sniedz aizsardzību pret baktērijām, vīrusiem un citiem patogēniem. Imūnglobīni, kas ir atrodami govs jaunpienā, ir galvenie aizsarga mehānismi, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz neutralizēt kaitīgos mikroorganismus. Imūnglobīni nav vienīgās vērtīgās vielas jaunpienā. Tajā ir arī laktoferīns, kas kavē mikrobu augšanu, un lizocīms, kas noārda baktēriju šūnu sienas. Bet tas vēl nav viss. Šis produkts palīdz līdzsvarot imūnsistēmas darbību, stimulējot to vai novēršot pārmērīgas reakcijas, piemēram, autoimūnās saslimšanas, kad tas ir nepieciešams. Turklāt kolostrum plus satur beta-glikānus, kas aktivizē makrofāgus, T limfocītus un tā saucamās galētāju šūnas. Šīs šūnas ātri atpazīst un iznīcina patogēnos mikroorganismus, tādā veidā stiprinot organisma aizsardzību pret dažādām infekcijām. Beta-glikāni uzlabo organisma imūnreakciju un paaugstina noturību pret slimībām, padarot kolostrum plus par būtisku sabiedroto ikdienas veselības uzturēšanā. Pētījumā tika konstatēts, ka govs jaunpiens satur ne tikai augstu imūnglobīnu daudzumu, bet arī augšanas faktorus, kas palīdz zarnu un citu audu reģenerācijai, uzlabojot imunitāti un atjaunošanos pēc slimībām.